2004. gadā, 1. maijā, Latvija iestājās Eiropas Savienībā. Šajā gadā dzimu arī es. Mani sauc Margrieta Vizula. Man ir skolas uzdevums – jāveido izstāde. Tēma – jauniešu uzaugšana Eiropas Savienībā. Lai vairāk kaut ko uzzinātu, devos tikties ar Eiropas parlamenta deputāti Sandru Kalnieti. Kādas bija sajūtas tieši tajā brīdī, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā? Pirmkārt, tā iestāšanās, tas formālais brīdis nemaz nebija tik viegls, bet es jūtu eiforiju 1. maijā 2004. gadā, kad es skatījos, kā pie Eiropas mītnes paceļās Latvijas karogs. Jo man tas bija tā, it kā mums beigtos Otrais pasaules karš. Un faktiski tā tas arī bija. Jo mēs ielecām tajā vilcienā, kas bez mums bija atstājis staciju pirms 50 gadiem. Vai cilvēki zināja, ko tas nozīmē? Tad, kad notika pat nobalsošana, tas bija ļoti skaisti, jo tur cilvēki nāca svinīgi saģērbušies, jo viņi saprata, ka tas ir tāds vienreizējs brīdis. Kā iestāšanās ir palīdzējusi valsts attīstībai? Es domāju, ka jūs esat viena no tām, kas droši vien to izjūtat vistiešāk. Tās izglītības programmas, ko apmaksā Eiropas Savienība, piemēram, Erasmus Latvijai 23. gadā bija 5,5 miljoni. Lauksaimniecībā mums ir ienākušas milzu naudas. Ja? Un, manuprāt, tā ir nozara, kur to visvairāk var redzēt, jo kopējā lauksaimniecības politika ir vienīgā, ko Eiropas Savienība finansē. Kopumā tad šobrīd Latvija ir jau sasniegusi apmēram 72% no Eiropas vidējā dzīves līmeņa. Un tad, kad mēs sākām, tas bija apmēram 30%. Kā tādi jaunieši kā es var dot ieguldījumu Eiropas un Latvijas nākotnes veidošanā? Pirmkārt, vajadzētu palikt Latvijā. Protams, var pārmest, ka ne viss mums ir ideāli, bet tā ir mūsu valsts. Un jums, jauniem cilvēkiem, ir tā valsts jāpadara labāka nekā to mana paudze ir spējusi. Mana paudze izdarīja arī neiespējamo. Mēs atguvām Latviju no Padomju Savienības. Galvenais – mīliet Latviju un nesakiet tā valsts. Latvija ir viena vienīga.